Labdien! Mans vārds ir Lelde Stumbre, un es esmu uzrakstījusi šo lūgu, kas saucās Vecums. Un šķiet, ka esmu ar šo lūgu trāpījusi kaut kādā savādā vietā, gan sev, gan varbūt kādiem citiem cilvēkiem, runājot par vecumu. Man arī ir diezgan jau skaists gadu skaitlis, un es saprotu, ka vecāki cilvēki vispār atrodas ārkārtīgi interesantā un īpatnējā situācijā, jo viņiem aiz muguras ir liels, garš, raips mūžs, un viņi ļoti bieži nevar no tā sava mūža, kas ir bijis darbīgs un interesants varbūt, un panākumiem bagāts, ka viņiem ļoti grūti atvienoties no tā, kas bijis pagātnē, un uztvert mūsdienu pasauli ar mūsdienīgām acīm. Tā nav nekāda oriģinālā problēma, tomēr tā ik pa brīdim atkal un atkal parādās, un man šķiet, ka vispār pašlaik visā pasaulē ir parādījusies šī problēma, jo mūsu lielo milzīgo pasauli vada divi veci cilvēki, nevis vada, bet grib vadīt, kuri arī nevar atvienoties no savām jaunības un vīra gadu tādiem sapņiem un panākumiem, un tad viņiem liekas, ka šajā laikā viņi varēs kaut ko izdarīt vēl un vēl. Bet parasti tas diezgan bēdīgi beidzās. Īsi sakot, tāds ir mans nodoms rakstot šo lūgu, un es ceru, ka tas varētu būt diezgan interesanti, varbūt pat pamācoši. Jo man pašai arī ir šī problēma, es arī pati kādreiz aizēju kādos sapņojumos, garos un tālos, kur liekas, ka vēl tur to varētu izdarīt un šito varētu izdarīt, bet patiesībā tas ir nevis tāpēc, ka nevar izdarīt, bet tāpēc, ka drusku vairāk jāpiedomā pie tā, ko tu dari un ko tu gribi. Tāds ir tā mana ideja šai lugai, un es ļoti ceru, ka jums būs interesanti viņu paskatīties un paklausīties. Tā kā laipni lūdzu, klausieties, skatieties un domājiet līdzi. Birmingemas mazais teātris, Londonas teātris Trepes piedāvā Lelde Stumbre, Vecums. Luga divos celienos ar epilogu. Darbojošās personas. Orests, 73 gadus vecs. Lorents, Oresta dēls, 30 gadi. Auce, Lorensa sieva, 30 gadi. Zuzanna, 73 gadi. Paulīne, 74 gadi. Arkādio, ap 70 gadiem. Pirmais cēliens. Oresta istaba viņa centra dzīvoklī. Istaba ir liela, bet ļoti nolaista. Redzams, ka kādreiz sākta remontdarbi, bet apstājušies. Pie sienas dažas lielas, vecas Oresta fotogrāfijas no skaistās jaunības. Stāvlampa, kurai virsū uzmests Oresta krekls, liela gulta, kurā viņš guļ, pilna ar samudžinātām segām, palagiem, izgulētiem spilveniem.
Pie gultas neliels zemes galdiņš, apkrauts ar pelnu trauku, izlietotiem traukiem, glāzēm, kāda burka ar aizdomīgi dzeltenu šķidrumu, tukšas alus buņģas, uz grīdas avīzes kāda grāmata. Pie istabas durvīm kāds klauvē, un tā kā Orests neatbild, durvis paveras un istabā ieskatās Lorents. Ieskatās un tūlīt durvis atkal aizcēr. Skaļi. Lorents aiz durvīm. Tēvs, tev jāceļās! 2 jābūt pie ārsta! Tēvs! Orests gultā sakustās, kaut ko nomurmina, bet neceļas. Tēvs, kas tev tur smird? Līķis pūst! Paklau, atver vismaz logu! Orests nikni kaut ko atņurd. Lorents tomēr strauji ienāk istabā un attrauj vaļā logu. Istabā ielaužas ielas trokšņi. Taisi ciet! Velns ar ārā! Taisi ciet! Troksnis! Man galva tūlīt pārsprāgs! Tad tev būs īstā smirdoņa! Lorents plaši atver loga abas puses. Te taču nevar paelpot! Tu kaut kur esi izgāzis salu? Pazaudējis desasluņķi? Kāpēc te tik baigi smird? Pēta istabu. Tu ko? Šurā burciņā? Ej, Jellē! Tu gribi nobeigt mani? Neaizteic neko! Tā ir mana istaba! Daru, ko gribu! Tualete ir 2 soļu attālumā no tavas istabas! Vai tu tiešām nevari... Jaunas turi ciet! Cieši aizvērtus! Orests izkūņojas no gultas. Viņš ir gulējis neizģērbies. Vācies laukā! Lorents apsēžas. Mums jāparunā! Kā tad? Rītā agrumā tā labākā runāšanās! Ar roku grābstās pa grīdu. Man te bija kaut kur. Tu paņēmi? Izlēji maita. Neko es neesmu ņēmis un lējis. Tad kur ir mans aliņš? Vakar es noslēpu. Grābstās ar roku un sagrābsta buņģu. Iedzer, noskurinās, iedziedas. Ja tik aliņš ir virsū ko dzert. Ha, tu jau nezini, tā bija dziesma no Lilijom. Māra čaklā vārdi. Mēs katrā tusiņā to rāvam vaļā tā, ka visa māja rībēja. Tēvs! Vienreiz pie mums te iekulās arī Imka, Imants Kalniņš. Komponists, tu jau nezini. Protams, ka nezinu, kur nu. Tagad viss baigi gudrie, bet tādu Imku drīz neviens vairs neatcerēsies. Bet es atceros, kā viņš te iekulās. Toreiz vēl dzēra un bija baigi foršais čals. Varējām parunāt, paņirkt un tad visi rāvām vaļā to dziesmu. Šis tik smējās, pats nedziedāja. Tev šodien jāiet pie ārsta. Tev jāsaģērbjās. Ej, Ellē, nekur es neiešu. Baigi vajag. Nekas man nekaiš. Bet ja nomiršu, tad nokritīšu beigas un tad arī viss būs beidzies. Plaukts un gatavs. Nevajadzēs tev mainīt man pamperus. Neuztraucies. Jūtas jau krietni labāk. Tev nevajadzēs, puikiņ, jo man pašam būs sieva. Netici? Beidz nu muldēt. Valdies! Tu man muti neaizbāzīsi. Kā es teikšu, tā arī būs. Kur ir mans samta uzvalks? Rakņājas pa drēbju skapi. Bija tāds tumšs zils. Baigi elegants. Paglau, pasaka aucē, lai atnāk patīrīt man to istabu. Citādi jaunā sieva noģības. Nē, tā nu tev būs jātīra pašam. Pašam? Tad pasaka, kam man tāda vedekla, ko? Kāda vēlna pēc mums mājās ir sieviete?
Es uzskatu, ka viņai ir jātīra un jāberž. Nē, viņa tavā istabā nespērs ne soli, un tu labi zini, kāpēc. Un es gribēju tev pateikt, mēs esam nolēmuši izvākties. Mēs pērkam māju laukos. Esam jau noskatījuši netālu no ērgļiem. Domāju, ka šovasar pārvāksimies. Par to es gribēju ar tevi parunāt. Kādos laukos? Jucis esi vai? Ko tu tur darīsi? Mēs ar Auci abi varam strādāt gan attālināti, gan braukājot. Tā nav problēma. Bet mēs, īsi sakot, mēs te vairs nedzīvosim. Tu esi prātā, Jucis? Mums ir dzīvoklis centrā, 4 istabas. Es teātrim ar kājām varu aiziet. Veikals te pataiz stūri. Tu dūls esi vai? Man nevajag iet līdz teātrim. Un tev starp citu arī. Tu jau 20 gadus tur nestrādā. Pievaldi muti! Un veikali tēvs arī nav pasaules centrs. Ja vajag, var aizbraukt ar automašīnu. Nebuldi! Dieva dēļ! Dzīvoklis centrā, bet viņam vajag lauku māju! Tu vispār apjēdz, kas tā ir par ekstru dzīvoklis centrā? Nē, neapjēdzu. Man tā nekāda ekstra neliekas. Aiz loga iela troksnis, putekļi. It sevišķi mūsu dzīvoklis, kas jau sen brēc pēc remonta. Jūs taču savu pusi izremontējāt. Gan arī galu dabūja, kamēr jūs tur ņēmāties. Jā, izremontējām. Un tagad tas ir beidzies. Mēs pārceļamies uz laukiem. Domāju, ka mēs ar Auci pietiekoši ilgi pacietām tavu ālēšanos. Mamma arī saprata, ka ar steigu jālaižas prom no šitās miskastes. Vareni. Lieliski. Bez šaubām. Esmu pelnījis, ka man te pamet kā pēdējo suni. Paldies, dēls. Par to kuci, tavu māti, vispār neko negribu dzirdēt. Viņa man tā piečakarēja. To varētu aprakstīt un teātrī izrādu uztaisīt. Starp citu, es labi pazīstu vienu dramaturgu. Viņš uzceptīs tādu logu, ka prieks. Nu, labi. Kas man? Dzīvošu te atkal viens kā vecajos labajos laikos. Varēs nākt draugi, meičas. Tiešām? Ak jā, es taču taisos precēties. Tad dzīvosim te ar mani sirds puķīt. Beidzot nevajadzēs uztraukties par to, ko saka tava sieva. Te viņai tur roksnis nepatīk, te mūzika, te manas šķības un... Tu varēsi par šo visu dzīvokli samaksāt? Visus rēķinus? Ak tā, tu jau te nebūsi viens. Tad jau jūs abi tiksiet ar to visu galā. Ko gribi mani izputināt? Tu taču zini, kāda man ir pensija. Ko tie cilvēki kādai man ir atstājuši vecumdienās? Šitā mūsu valdība, kas nejādz... Pietiek, tēvs, esmu to atklausījies. Dari, kā zini. Jūnijā mēs pārvācamies, bet tu vari palikt ar savu jauno sievu. Ceru, ka tev izdosies šo 4. reizi. Skauž? Ko? Jā, 4. Un kāpēc ne? Es biju spicākais vecis Rīgā. Starp citu, skuķi bariem skrēja man pakaļ. Man bija tāds garš ādas metals. Nevienam tāda nebija. Un es tev teikšu, izskatījās kolosāli. Nezinu, kur tas metals palika? Kad atjēgsies no kāzu svinēšanas, padomā par to, vai nevajadzētu tomēr šo dzīvokli pārdot. Es nopirkšu tev mazāku, tur būs vieglāka dzīvošana, un tad... Pārdot? Tu ko galīgi prātiņas aizlējis? Es nedzeru, tēvs. Nopietni? Tu nedzeri? Varbūt esmu nopīpējies vai sarījies tablets? Tu vispār zini, ka šis ir par dzīvokli? Memoriālais. Vispirms te dzīvoja mani vecāki. Tēvs bija dekorātora ceha vadītājs teātrī. Mamma aktrise. Tad mēs ar brāli arī aktieri. Tev arī bija paredzēta aktieru karjeru. Nevēl tu esi dabūjis pasaules labākā aktiera vārdu. Lorenz
Olivier. Tas bija aktieris. Fantastisks. Es viņu redzēju Londonā. Kaut vecs, bet fantastisks. Bet tu? Nekā? Un kādi te tikai šajā dzīvoklī ļautiņi nav apgrozījušies? Visa Rīgas bohēma. Aktieri, mūziķi, dzejnieki, visi! Un tas tieši tādēļ, ka dzīvoklis ir Rīgas centrā un kājām var atskriet. Te visas sienas ir piesūkušās Ar cigarešu, dūmiem un alkoholu. Jā, es zinu. Neko tu nezini! Tā ir mūsu kultūra, kas te apgrozījās. Viss kultūras zieds, augstākā klase. Valstī vajadzētu to mūsu dzīvokli savest kārtībā kā konfekti. Pielikt pie sienas visas fotogrāfijas un saraksts. Kas tik te nav gājuši un nākuši? Kādas balles, kādi vakari, kādas naktis. Ko tik mēs te nedarījām? Balns, kur ir mans aliņš? Sagrāvsta zem gultas vēl vienu buņģu. Tagad viss ir beidzies. Nekā vairs nav. Mani čomi. Gandrīz visi apmiruši. Viens nosal ziemas vidū sniega kaudzē, cits izgājis dūmos. Kaut kādā tur ugunsgrēkā. Vēl kāda nobrauc lielā fūra. Atlikušie mokās ar artrītu vai zarnām. Pretīgi. Cilvēki kļuvuši mēreni. Saproti? Mēreni. Garlaicīgi. Nu, nekādas bohēmas, nekādas dziesmas, nekādas mīlas. Teātros pat vairs nesot pirmizrāžu baļu. Tas vispār ir kaut kas neiedomājams. Mums bija tādas balles. 3 dienu garumā uz otro pirmizrādi krabījām dzīvi un seks. Labi, par seksu nerunāsim. Tu tomēr padomā. Par dzīvokli varam dabūt labu naudu. Centrā vienmēr vajag atkal kaut kādus birojus. Birojus? Es taču tev tikko mēģināju skaidrot, kas šis ir par dzīvokli. Jā, memoriāls. Tāds kā kaps. Ko? Padomā, tēvs. Nauda tev noderētu. Lorents aiziet. Orests apstulbis noskatās pakaļ. Zvana telefons. Viņš meklē to uz galdiņa, gultā, galu galā atrod zem avīzēm. Jā, Klusē. šau šur. Atslēdz telefonu, satraukts, nervos un nobežījies staigā pa istabu. Zvana pie ārdurvīm un pēc mirkļa kāds bikli klauvē pie durvīm. Nāc taču iekšā. Ko tu tur dauzies? Vainīgi smaidīdam ienāk Zuzanna, glīti un kārtīgi ģērbusies. Padomā, es no rīta atķēdzos, ka pie tevis palikusi mana mazā somiņa, bet tur pase un visas kartes, tīrās šausmas, nobijos ne pa jokam. Tad sapratu, būšu pie tevis atstājusi, vakar mums te gāja augsti ko. Kā tev ap dušu? Baigi. Vīnu atnesi? Vīnu? Nē, es otrā dienā ne pilu nespēju norīt. Nē, tas vairs nav priekš manis. Vakar knapi tiku mājās. Meita ielaida, apčubināja, nolika gulēt. Es tādus pigorus vairs netaisu. Viņa bija tīri nobijusies. Bet galu galā, vai tad es kādreiz nedrīkstu palaist grožus drusku vaļīgā? Audzersi? Nē, man pietiek. Meitai pateici? Ko pateicu? Kā ko? Mēs taču vakar norunājām. Mēs precamies. Ko tu ņirdzi?
Viss bija pa nopietnam. Oresti, mīļais, nu kāda precēšanās mūsu vecumā? Mums tagad vajag katram savu gultu un siltu kaķi pie sāniem. Tad jau tu esi man apčakarējusi. Es? Kāpēc apčakarējusi? Tu teici, ka būs mana sieva. Līdz mūža galam. Mēs normāli viss sarunājām. Tu pārvāksies pie manis, un mēs būsim kārtīgs bohemiskais pāris. Paklau, mums taču kādreiz kaut kas abiem bija. Nu, kā to saka, dzirksteli. Atceries? Tu vēl raudāji pie durvīm. Raudāji. Jā, tu mani nelaidi iekšā. Maijā. Kādreiz jau gan kaut kas bija. Bet vakar, laikam pajokot, tāds un tas bija noskaņojums. Iedzērām, smējāmies, dziedājām, drusku papučojāmies. Tas jau tikai joka pēc. Kad tu stāstīji par to gadiem raktieru bērziņu, kuru jūs ar striķiem turējāt, kamēr viņš uz tās palodas stāvēja un plūduņu dzēju, auroja, ak, Dievs, es gan izdoju nomirt no smiekliem. Mēs esam pēdējā paudze, kas zina dzējoļus no galvas. Skolā kalām galvā pants, kad tik turies. Latviešu un krievu valodā tas bija normāli. Un nekas, dzīvi palikām. Skolās jau vairs neko neliek mācīties. Kad tik skolniekam nabadzīgiem nenodara pāri. Jāsmējās. No skolām nāk laukā roboti, bez dažām skrūvītēm. Kādreiz jau es tevi dikti mīlēju. Un kad vakar uz ielas satikāmies, likās pati skaistā jaunība uzvērš tādu kā maigu elpu. Tu jau gan vairs neesi tik smuks kā agrāk. Tā gan? Ko? Vakar tev tā nelikās? Zini, Zuze, visa tā tava vāvuļošana man sāk krist uz nerviem. Paskaties tā ciešāk pati uz sevi. Labi jau labi, atvaino. Tu jau vēl arī tagad esi tā tīri nekas. Kad saģērbies un saķemējies. Bet saprot pats, laiks iet, gādiet, visi kļūstam veci un nesmuki. Es, starp citu, par to nemaz nebēdāju. Vēlreiz. Nu, paldies. Tava smalkjūtība man burtiski satriec. Orestīn, tu taču vakar to mūsu mūdēšanu neesi ņēmis nopietni. Tas tik būtu trakums. Man mājās meita, znots mazbērni, man tur pienākumu un vispār laba dzīve, sūdzēties būtu grēks. Pie tevis bija jautri, bet jāatgriežas mājās vecajās sliedēs. Tu esi kļuvusi par vienu stulbu mietpilsoni. Nu, nedusmojies, nu tik dikti. Esmu varbūt mietpilsoni, toties viss ir labi un mierīgi. Vētru un ziņu laiks pagājis. Kādreiz tu nebija tāda veca beka. Tas tiesa. Kādreiz skraidīju apkārt īsās kleitiņa aizspuršiem matiem. Tagad naktī guļu, skatos tumsā un atceros, kādi bijām tik nevaldāmi un emocionāli. Atceries, kā tu pats man sirdi salauz, kad sapinies ar blando birutiņu. Toreiz man likās dzīve beigusies. Es jau nesapratu, ka tu esi no tiem smakajiem puišiem, kuram zem katriem svārkiem jāpalūr. Nu, tas bija tāds stils. Gal galā es arī gribēju satikt to īsto un vienīgo. Visi grib. Vai es sliktāks?
vakar, Zuze, kad mēs klausījāmies mūziku un runājāmies, tu tiešām domāji, ka es tikai ākstos? Protams, kāksties. Tu taču neesi no tiem, kas precas. Es esmu precējies 3 reizes. Nu, redzi, 3 reizes. Un neviena pie tevis nav palikusi. Vai nu pašas aizbēga, vai tu patrieci. Ar tevi neprecas, Orestiņ. Ar tevi var iedzert, pasmieties, pajokot, bet ne jau precēties. Nu labi, viss. Tavs gudrības man līdz kaklam. Ņem savu somu un pazūdi. Tomēr apvainojies. Nu nekas. Iedzersi vēl pāris saliņus un pāries. Lasies, es tev teicu, viss. Parunājām. Es eju, jau eju. Dodas uz durvīm. Klau. Kur palika tas tavs melnais garais ādas mētelis? Bija baigi foršs. Lasies! Zuzanna aiziet. Orests pieiet pie loga, uzkāpj uz palodzes, turēdamies pie loga rāmjiem. Kājas dreb, tomēr uzkāpj un izslējas. Skatās sev zem kājām. Brīdi pastāv, tad lēnām uzmanīgi norāpjas atkal lejā. Iekrīt gultā un aizsmieg. Durvis paveras, Lorents ieskatās istabā, aiz viņa stāv Alca. Ej, taču viņš ir aizmidzis. Paņem to čurburku, vispirms es izliešu. Nu labi, ka viņš kaut kur kaktā nekakā. Lorents meklē burku. Nu, nav jau tik traki. Ne, ir traki. Viss šis dzīvoklis smird, it kā te būtu bomžu patversme. Iedomājies, kas notiks, kad nāks pasaulē bērniņš. Nē, es to nemaz negribu iedomāties. Labi, tikai neuztraucies. Pēc 7 mēnešiem mēs jau būsim prom. Es tikai... Ņem maisu, saliec tur pudeles un izkrati pelnu trauku. Tas jau neko daudz nepalīdzēs. Te viss ar to smaku piesūcies. Ak, es būšu tik laimīga, kad mēs beidzot pārvāksimies. Meistari jau liek grīdas, tad jau drīz. Es arī gaidu, tikai... Ko viņš te iesāks viens pats, ja negribēs dzīvokli pārdot? Nodzersies līdz nāvei. Uz to jau viss iet. Un mēs ar tevi esam līdzatkarīgie. Saproti? Esam spiesti uz to noskatīties, paciest viņa bļaušanu, tīrīt viņa mēslus. Nedomāju, ka esam pelnījuši tādu dzīvi. Lorents apmīļo Alci. Nabadzīte, tev te ir ko turēt. Tas gadījums jau vispār... Aizmirsti! Viņš bija piedzēries kā Mārks. Vecs, drebelīgs, nespēcīgs. Ar tādu nebija nekādu problēmu tikt galā. Vienkārši dažreiz es domāju, kā viņš vispār iedomājās līst man klāt. Nav taču pilnīgi nojūdzies. Viņam vēl ar vien liekas, ka turpinās viņa spožais jaunības laiks, kad varēja dabūt katru meiteni. Grūti pieņemt, ka esi vecs un sagrabējis. Tā, viss. Kaut ko esam savākuši, loks lai paliek vaļā. Bet varbūt labāk aizvērt, lai viņam neienāk prātā par to izlekt. Lai paliek vaļā. Abi aizver durvis un aiziet. Orests paceļ galvu, brīdi skatās uz durvīm, tad galva atkal nokrīt uz spilvenu.
Tā pati Oresta istaba tikai vēl vairāk saplosīta, jo uz grīdas mētājas kaut kāda apģērba gabala, ko nometuši Oresta ciemiņi. Visur ir tukšās pudeles un glāzes, katliņš ar kaut ko, avīzes. Orests, Paulīna un Arkādio ērti iekārtojušies tam visam pa vidu. Skaļi dārda mūzika, rokoperas Jēzus Kristus superzvaigzne un visi trīs pilnā kaklā dzied līdzi angļu valodā. Jēzus Kristus superstāri. Mūzika beidzas un arī dziedoņi apklust. Visi iedzer katrs no savas dažādu formu glāzes. Viņi iedzer visas šīs ainas garumā. Labākie gabali, ko es savā mūžā esmu dzirdējusi. Goda vārds. Pilnīgi sirdi rauj laukā. Fantastiski! Atceros, kā pičs ieradās ar savu ģitāru un spēlēja līdzi. Kolosāls iespaids! Tas nebija pičs. Viņš toreiz jau bija psihenē. Tas bija Oskars, viņš to ģitāru nospēra kaut kādā klubā. Nē, pičs! Es vēl atceros, kā viņš ģitāru nopirka no kaut kāda forcovčika pa 40 rubļiem. Toreiz likās, ka baigā nauda, bet pičs traki lepojās. Neļauj ģitārai nepieskarties, sūdz tāds. It kā es nemācētu spēlēt. Bet Oskars, starp citu, man piedāvāja dziedāt Magdalēnu. Jūs to zinājāt? Viņš gribēja Jēzu Kristu iestudēt Latvijā. Nopietni! Kaut kādu klubu jau bija sarunājis, vāca kopā mūziķus. Kad tad tas bija? Tā, man bija 26. Es toreiz dzīvoju Lāčplēša ielā. Nu, tad iznāk kaut kad 70. gadu beigās. Gorbačovs vēl nebija, jeb Kā jau var iestudēt? bija. Ja nebija nošu partitūras, kā tad var iestudēt? Bet bija ieraksts. Visi klausās un tad laiž vaļā. Tā jau toreiz daudzi darīja, ja gribēja dziedāt ārzemju dziesmas. Velns, to es nezināju. Un kas dziedātu? Tu taču vesels koris paredzēts. Nu labi, tu būtu Magdalēna, bet Jūda. Tur vajag baigo balsi un arī aktierisko meistarību. Varbūt tu būtu īstais. Toreiz tu taču biji no dziedošo aktieru kompānijas. Man viņš neskādien nepiedāvāja, lai gan tusēja katru otro dienu. Viņš jau pats vēl nezināja, vai izdosies. Mērglis. Dirnētē no rīta līdz vakaram. Skuķus veda. Bet, kad vajag čomu paņemt komandā, ne čiku, ne grabu. Tādi redz tie draugi. Iedzert mēs varam, bet, kad viens otram jāpalīdz, tad nekā. Droši vien cerēju uzaicināt kādu no operas. Taču, kur nu no operas? Tur visi resni un pilnīgi nekustīgi. Un veci? Nē, viņš gribēja rokoperu no jaunajiem. Tad kāpēc viņš mani neaicināja, ko? Laikam nebija pietiekoši populārs. Izbeidz Orestiņu! Kur nu vēl populārāks kāds par tevi? Tu to mērgli neaizstāvi. Man vienalga, ka tu ar viņu pa gultu mīcījies. Es, starp citu, varu nodziedāt arī Jēzus partiju. Zināju to visu no galvas. Tu noteikti varētu 100%. Balss tev bija dievišķa. Kāpēc tad uzreiz bija? Es arī tagad varu. Nu, tagad tā ir, kā ir. Esi pamatīgi nopīpējies. Zini, ko, kundzīt? Tu nevēl nesaproti, tāpēc tu labāk savu muti. Ar balsi ir tāpat kā ar aktieru iemaņām. Ja tā ir, tad ir. Un būs. Un punkts. Tas ir pilnīgs, normāls, bioloģisks instruments. Ja kādam tas ir, tas nekur nepazudīs. Un nestāst man te, ka viss atkarīgs no blā, blā, blā. Re? Piemēram, Arkādio. Viņš ir mākslinieks, vai ne? Domā, viņš tev uz vietas nespētu kaut ko uzzīmēt? Droši, ka spētu. Vienkārši viņa instruments vienmēr ir kaujas gatavībā. Es? Jā, man ir skices. Toreiz Oskars teica, uztaisi skices, un es uztaisīju. Nopietni? Viņš arī tevi pasauca?
Ne jau dziedāt, protams. Mērglis. Tā tad visus pasauc, un tikai ne mani. Beidziet mirkt. To es viņam nepiedošu. Oresti, kur nu vairs? Oskars jau sen zem zemes, lai viņam viegls smilts. Nē, bet tas ir vienkārši principa jautājums. Tu taisies organizēt baigo lietu. Skaidrs, ka tas būs efektīvs, kārtīgs notikums, bet savāc komandu no kaut kādiem ļurļakiem. Draugu vairs nav nekas. Piedzerties un sačurāt toleti, tad tu vari, bet pasaukt uz vienu kārtīgu lietu, to nē. Ha, vai tad šis piečurāja? Regulāri, ja podvāks bija aizvērts. Lai tik virsū bez kādam aizturiem. Beidz ņirt, tu stulbā kuce! Nu man pietiek, Orest! Ko tu visu laiku mani lamā un sunī? Kas es tev esmu? Sieva vai? Es domāju, mēs esam draugi. Nu jā, ka draugi. Tādēļ arī lamāju, lai tev beidzot atvērtos acis. Draugi ir tāpēc, lai visu saprastu un piedotu. Bet man tas apriebies. Vienmēr tu sāc lamāties, un es esmu tā, kurai tas gāžas uz galvas. Lamā ar kādio, ja tev tā vajag. Nesmu vainīga, ka Oskars tevi nepasauc savā branžā. Es taču nebiju nekāda noteicēja. Varēja atteikties. Visi varēja. Tad tu viens pats dziedātu visas partijas un vēl dekorācijas arī zīmētu. Domā taču, ko runā. Labi, man jāiet. Uz kurien tad nu tik pēkšņi? Uz darbu. 6 man sākas maiņa. Uz darbu? Galīgi nojukusi? Mēs te visi esam pensionāri. Paulīna, atceries? Kāds darbs? Nu, es vēl piestrādāju. Man tā pensija ir nekāda. Izbeidz, kur tu iesi? Ko mēs te bez tevīm? Mums pavisam čābiski. Nu, paliec. Esi mīļa. Sāk grābstīties. Paulīna iespiedzas un atlec no viņa. Tu ko, traks esi vai? Ko tu gramsties? Šausmas, kas vēl nebūs jāpiedzīvo. Pats teici, ka mēs te visi esam pensionāri, bet tu nevari tikt vaļā no vecajiem trikiem. Pensionārs nenozīmē miris. Orests smejas un neliekas mierā. Cenšas būt baigais vecis un pakļaut Paulīni. Viņa turas pretī un galu galā iešauj Orestam pa seju, bet viņš nekavējoties sit pretī. Paulīna nenoturas uz kājām un krīt. Atsitas ar galvu pret galdiņu, pudeles šķīst, krīt, stikli šķīst. Paulīna paliek uz grīdas nekustīgi guļam. Kas jums abiem ir? Beidziet te! Re, tagad viņa guļ uz grīdas un pudeles arī. Vienā bija vēl vīnelis. Ulbā kaza! Šī man te vēl kausies. Nē, dāmīt, te kaušos tikai es. Te ir mana teritorija. Man te vispār viss pieder. Manējie jau sen dzīvo pa savu māju. Iedomājies, man neaicina pat ne ciemos. Nereizi nav aicinājuši. Iesēžās tikai savā autiņā un lepni aizbrauc. Dzīvoklis jau pustukšs, man sved prom, baigi mūģi ko. Un tā ir tikai tā Lorence sieva, kārts tāda. Te viņai tas nepatīk, te šitas, bet patiesībā pati ir viens tukšs bāls cilvēciņš. Nekas, nulle. Tad jau tev paliek viss dzīvoklis vienam. Tieši tā. Beidzot būšu pats sev kungs un ķeizars. Riebjās. Manā vecumā. Man nevienam taču nav jāpakļaujās, saproti? Nevienam. Pietiek, velns parāvs. Visu mūžu vajadzēja te šito, izpatikt visādiem sūdiem, režisoriem. Tas bija vispaļākais. Viņi jau mūs par cilvēkiem neturi. Zini, kas mēs bijām? Vienkārši šaha kauliņi, kurus varēja grozīt un stumdīt, kā vien ienāk prātā. Nu, nezvai. Šahā arī ir savi gājieni, noteikumi. Tu esi galīgi stulbs. Nesaprotu, par ko es runāju. Par to, ka mēs, aktieri, vienmēr bijām atkarīgi.
Vienmēr. Tu iedrošinies papīkstēt, uzreiz dabūji pa aci. Pa aci? Bet tu devi pretī. Vai tādēļ tevi izmet no teātra? Jeb par dzeršanu? Ar abiem. Izmet kā nevajadzīgu lupatu. Lai gan tieši es šiem tādu kasi taisīju. Uz manām izrādēm zāle vienmēr bija pārbāzta un biļetes mēģinājumiem uz priekšu izpārdots. A, ko šie? Nu labi, pāris reizes atvilkos piedzēros, norāvu izrādi. Un vienreiz atceros spēlējām Ibsen Noru. Es Helmāru Noras vīru atvilkos galīgi šķīrs, bet atvilkos, zini, kā Smiļs teicis. Aktieru vienīgais attaisnojums neatnākt uz izrādi tas, ja viņš ir miris. Un es atvilkos, bija baigi labi. Ar Noriņu izvilku visu manu tekstu. Kā man jārunā tā šī tu Helmer laikam domā, ka, baigi labi. Es gandrīz nomirēju smieklē. Bet skatītāji neko nesaprata. Protams, domāju, ka tā jābūt. Saprot, ja? Kolosāls numurs. Un tad es tev prasu, kas tur tāds? Kaut kāds nāvīgs noziegums, mirstamā vaina. Aktieri vienmēr to ir darījuši. Noravu izrādi ir pielējušies. Tas pieder pie lietas. Saproti? Tāda ir aktieru dzīve. Ko tu saproti? Un, protams, man vienmēr bija savs viedoklis. Es neesmu jau nekāds robots, ko var tā iedarbināt un šis tad atrunās tekstiņus. Bet dzēra visi vecais. Visi. Visi lielie un noteikti. Pūcītis, Uldis, Haris Liepiņš, Skrasti Ņimis. Visi. Bijām mākslinieki. Super populāri. Mūs mīlēja, cienīja, dievināja. Stāvēja pie aktieru ieejas meitenes ar puķiem, gatavs uz visu. Jā, tā bija īsta dzīve. Kad aktieris vēl bija persona. Uz ielas skrēja klāt, vēstules rakstīja. Tu man pasaki, vai tagad aktierim kāds skrien pakaļ? Vai viņus dievina? Nevēla! Parasti cilvēciņi mērenie. Saproti? Mērenie, līdz nāvei garlaicīgi. Tā jau ir. Māksliniekus vispār neviens uz ielas neatpazīst. Aktierus gan. Tevi vēl kāds atpazīst? Kādreiz es mierīgi veikalā nevarēju viņu nopirkt. Godu vārds. Uzreiz kāds pajautā, vai jūs esat tas, kas spēlēja tur to un to? Baigi. It kā jau forši, bet, zini, kādreiz krit uz nerviem. Paulīna nekustas. Varbūt ieceļam viņu gultā? Ko tu raks? Manā gultā? Paliksim zem galvas somu, būs labi, lai izguļās. Nav jau pirmā reize, ka šī nolūs, kur pagadās. Ar kādio sameklē Paulīnas somu. Paliek viņai zem galvas, tad iebļaujas un atsprāgs nost. Ei, te ir asinis. Ko? Kur? Te, pie galvas. Paklau, vecais, ka tikai... Ja nu šī ir beigta. Nokrita, atsita galvu un cauri ir. Nemoldi. Bet viņa nekustas, redzi. Paskaties pats, nekustas un asinis. Viņa vienkārši atslēdzas, gan atjēgsies. Bet asinis, zini, vecais, es laikam iešu. Strauji meklē savu somu, mēteli uz grīdas. Paga! Uz kurieni? Man jau sen vajadzēja. Jāiet, baigi vēls. Kāds ir vēl vēls? Laukā gaišu dienu. Paga! Tu vienkārši man te pametīsi? Tavs dzīvoklis, ko nu es? Labi. Čau, vēl pieskriešu. Ar kādio steidzīgi gandrīz skriešus aiziet. Orests apstulbis skatās uz nekustīgi gulošo Paulīnu. Mēsls. Tas skaitās draugs. Šī? Ko tad te lai iesāk? Ieliecis pie Paulīnas. Hei! Hei! Mosties! Hei! Paulīna nekustās. Velns. Ir sūdi. Meklē telefonu. Jāzvana. Policijai? Ātriem? Labi. Zvana. Lorenz? Jā. Es... Paklau, Lorenz.
tāda lieta. Lec savā autiņā un mauc šurp, es te esmu iekūlēs ķezā un... Nē, ar mani viss kārtībā, bet te man laikam ir līķis. Nezinu, nejauši tā sanāca. Vienkārši brauc šurp, saku. Atslēdz telefonu, iedzer pamatīgu glāzi, apsēžas uz gultas, tad atkrīt uz tās un aizmieg. Kādu mirkli ir klusums, tad Paulīna uz grīdas sakustās, vaidēdama pietraušas kājās, tausta galvu, ierauga uz rokām asinis, kaut ko turpinādama meklē kādu drānas gabalu, atrod Oresta kreklu uz stāvlampas, noslauka ar to asinis uz pieres un pirkstus. Iedzer no glāzes, tad sameklē savu somu un mēteli un aiziet. Otrais cēliens. Orests mētājas savā istabā briesmīgi satraukts. Kaut ko cenšas skārtot, bet tad atrauj vaļā alus pudeli, iedzer, apsēžas atkal pietrūkst kājās, jo nespēja mierīgi nosēdēt. Pie durvīm klauvē. Nāc iekšā! Arkādio bailīgi ieskatās istabā, neuzdrošinādamies ienākt. Tu te viens? Protams, ka viens. Nāc iekšā, nemīdies tur tā kā tāds. Un neviena cita nav? Ne policijas, nekā? Kādēļ, lai te būtu policija? Tu esi kādu piežmiedzis? Es domāju, Paulīne. Pauliņa tūlīt būs klāt. Sēd un klausies. Man ir baigais plāns. Arkādio ienāk bažīgi lūkodamies apkārt. Tad nomierinās, jo istabā neviena, izņemot Orestu, nav. Labi. Kur tad Paulīne? Nezinu. Nāk. Sēdies un klausies. Mums viss jāsarunā, pirms viņi ierodas. Labi. Paldies Dievam, viņa nāk. Es jau pārbijos, ka viņi ir beigti. Ar viss mājās? Kāpēc, lai viņi būtu beigti? Šitā nezāle taču tik viegli neiznīkst. Nē, nu atceries, viņa te gulēja kā beigta. Pagulēja un aizgāja, nav jau pirmā reize. Labi, tas viss ir sīkums. Klausies, ko es esmu nolēmis. Mēs taisīsim izrādi. Rokoperu. Uztaisīsim baigi labo gabalu. Tu varēsi taisīt dekorācijas, es režisēšu. Un, protams, arī spēlēšu. Kādu izrādi? Kur? Kad viss būs gatavs, parādīsim vai nu Dailai Kairišam, vai Hermanim jaunajā teātrī. Domāju, ka pie Hermana tā ies vislabāk. Viņiem tur patīk visādi eksperimenti. Bet es esmu visu izdomājis. Tas būs baigais blieziens. Bet rokopera, tur taču mūzika. Vakar sarunāja ar Egli. Atceries Egli? Viņš kādreiz komponēja baigi labos gabalus. Vienreiz pat saņēma tur kaut kādu sūdu balvu, bet balvas jau dod tikai savējiem, tomēr viņš dabūja. Kaut arī bija alternatīvais. Vakar mēs tad drusku pasēdējām, foršs vecis tā. Viss saprat, kā vajag. Un apsolīja, ka uzrakstīs mūziku. Tu aptveri? Mums būs baigā izrāde. Rītīgs blieziens. Egle, vai tad viņš jau sen nav kapos? Ko traks? Viņš varbūt negrozās dzeltenajās aprindās. Klusi mierīgi dara savu darbu, bet viņš ir ģēnijs. Galvenais, ka tagad mums ir jāgatavo teksti un lēnā garā jāsāk mēģi. Un zini, kas būs Luga? Blaumaņa, Kristīna un Edgars. Es esmu visu izdomājis. Mēs ņemsim tikai 3 cilvēkus. Edgaru, Kristīnu un Akmentiņu. Edgars visu laiku būs pielējies. Kā? Sacēries? Tur tas zāķis. Viņš nemaz lāgi neēdz, kas notiek, jo visu laiku ir pilnā. Bet viņš kaut kā tur centās. Nu jā, bāza banāns Kristīne, lai šī piekrīt, un viņa arī ticēja. Alkoholiķi māk pārliecināt, un muļķīši arī notic. Kur nav sievietes? Kur nu vēl, kad samīlējušās? Tici man, es esmu pārbaudījis. Un ko Akmentiņš? Akmentiņš ir pretpols, tas ir skaidrs. Teātrī jābūt konfliktam, bez tā nevar. Akmentiņš ir skaidrs kā stikliņš, bet mērenais. Saproti? Mērenais. Garlaicīgs tips. 0. Jā, bagāts un pieklājīgs, bet nenormāli garlaicīgs. Viņš varētu pat nebūt ar tekstu. Dziedāt tikai... Saproti? Tas būtu ritīgi efektīgi. Jā,
Tas varētu iet. Un kā vēl varētu? Kurš uzvarēs? Trakais dzērājs, ar kuru nekad nebūs garlaicīga dzīve, vai bagātais miera pīka, ar kuru var saigt prātā jau pēc nedēļas? Un ko, Kristīne? Kristīna ir parastā cietēja, kur, protams, izvēlās Edgara, jo domā, ka viņi varēs viņu glābt. Parastā sieviešu kļūda. Tā vietā, lai piemērotos un ļaut viņam vaļ, sēž kaktā un gaudo. Tad kādēļ viņa Edgaram vajadzīga? Iet pie akmentiņa un beigta balla. Vīrietis ir mednieks savā dziļākajā būtībā. Kamēr nebūs zvēru nomedījis un uzlicis kāju tam uz sāniem, miera nebūs. Viņam jādabū Kristīna lai vai kas, pēc tam kaut ūdens plūdi. Skaidrs? Visi izrunāsim mēģinājumu gaitā. Man vēl ir jāizlasa Edgara teksti, kas ir lugā. Tu gribi spēlēt Edgaru? Kurš tad cits? Un dziedāt, protams. To visu becīt, es māku perfekti. Nu jā, varēs turēt. Kā to saprast? Protams, ka varēšu. Paklau, tu te beidz bīdīt negatīvi. Es taču, šito nepacietīšu. Mūžīgi nevaram, diez vai izdosies un tam līdzīgi. Ja strādājam, tad strādājam, bez neņarkstēšanas. Labi jau labi. Es jau neko. Un Kristīna, kāda aktrise? Pagaidām, kamēr iesildamies, ņemsim Paulīnu. Viņa var dziedāt. Tu traks? Viņa ir veca un baigi nesmuka. Es teicu pagaidām. Man ir jāiesildās, jāiebrauc sliedēs un šī vienkārši piespēlēs. Bet, ticiet par to, ka viņa tikai nebūs izrādē, ka būs cita. Tu saproti? Viņa baigi apvainosies. Tāds ir aktieru liktenis. Pie durvīm klauvē. Nāc iekšā! Durvis paveras, parādās smaidoša Zuzanna. Ohoho! Kas tad te mums, Zūze? Kas tad, Sirds atziņa neliek mieru. Nāc, dod buču. Orests sabučo Zuzannu, viņa nepretojas. Tu mums arī te noderēsi. Man vajadzīgi dziesmu teksti. Tu taču mums esi dzejniece. Kur nu? Es jau sen vairs neko nerakstu. Klusu, nerunā dumjības. Rakstīsi kā prieks. Tik un tā neko nedara. Jāsāk nopietni strādāt. Tātad režisors esmu es, mākslinieks tu Arkādio, tekstu sacerētājs Zuzanna, Kristīnu un Akmentiņu es jau esmu noskatījis. Viņi pievienosies vēlāk. Visa komanda būtībā nokomplektēta. Varam pamazām sākt. Kristīne un Akmentiņš? Vai tad Blaumanis? Oresti, tevi tiešām teātris uzaicināja. Re, kāds prieks. Malacis. Ko spēlēsi? Sutku? Orests pats iestudēs un spēlēs Edgaru. Tā būs rokopera, saproti? Vajag dziedamos tekstus. Kas? Rokopera par Kristīnu un Edgaru? Tu esi sajutis prātā. Es neesmu sajucis. Es vienkārši piemērojos laikam. Teātros čakarē Raini uz velna paraušanu. Ņem viņu no priekšas un pakaļas. Fuj, kā tu runā? Teiksi, ka ne? Zini, kas man kādreiz liekas, ka nesenāk, ka tikai tas Rainis vienreiz Izteiksmīgi skaita. Viņā niknā dienā, asiņu šaltēm šļācot, celsies augšā pils un karaļmeita. Zini to dzejoli? Un tā, Rainis, tā karaļmeita vienreiz celsies augšā un kārtīgi viņiem visiem parādīs, kur vēži ziemē. Un tad būs kaukšana un zobu griešana. Bet, Orestiņ, tu taču negribi, lai tev to nodara ar nabaga veco Blaumani. Tagad tāds laiks. Gribi, lai tevi ievēro, ņem klasiku un samīc no tās kārtīgi smirdošu mēslu piku. Lūdzu, mēs to izdarīsim. Bet kāpēc nevar uztaisīt vienkārši labu, normālu izrādi? Bez rokoperas. Mans plāns ir tāds. Uztaisam sūdu,
tas aizies un ķersimies pie darba pa īstam. Labi, viss. Sākam. Paņemšu lūgu un izņems laukā tikai Kristīnas un Edgara un Akmentiņa teksts. Bet varbūt tomēr vajag arī kori. Tas būs efektīvi. Koris staigās viņiem apkārt un it kā paskaidros. Koris būs tumšā, stulbā tauta. Tie tikai brīnīsies un ņakst kaut ko tur piedurknē. Tas būs fons. Vajag arī ansambli 4-5 cilvēkus, kas būs apģērbti kā barons, Horsta madāma, Sutka un kas tur vēl bija. Tie būs komentētāji. Jā, koris un ansamblis. Tos būs forši. Un tu pats tēlos Edgaru? Edgars visu laiku būs pilnā. Nu, tas jau Orestam izdotos. Jo vairāk pilnā, jo skaļāka balss. Bet Edgars bija nelabojams dzērājs. Viss! Beidziet te ņirkt. Viss te ir nopietni. Un bez stulbiem komentāriem. Jāsagaida Paulīnu un varēsim sākt galda mēģinājumu. Pie durvīm strauji klauvē un bez aicināšanas ieveļas Paulīna. Nu, valds, es jums teikšu, tie pārdevēji ir pilnīgi sagājuši sviestā. Padomā, es dodu šim 5 latus, bet viņš man atpakaļ tikai 1 eiro. Es saku, tur bija atlaida lats 50. A šis, vai jums kupons? Kāds kupons? Es neko ar tiem kuponiem nesaprotu. Un tad vēl kaut kas telefonā jāmeklē. Nu, baigie gudrinieki. To vien dara, kā visu sarežģīt, lai normālam cilvēkam būtu grūtāk, nevis vieglāk. Nu viss, es šito valsti vairs nevaru izturēt. Es gribu iedzert un tūlīt. Rāmē laukā no somas kaut kādas paciņas un pudeli. Ierauga Zuzannu. Zuze, tu? Neesi 100 gadus redzēta. Ko tad tu te? Paulīt. Ko viņa te dara? Tu ko? Atkal esi sācis vecos trikus? Tad nu viņš tevi beidzot ielaida. Aiz durvīm nevajadzēja raudāt. Kā tad tu? Tā bija viņa? Nevis blondā birutiņa, bet viņas dēļ sēdēja aiz durvīm un raudāja? Bija arī blondā birutiņa. Neuztraucies. Tava jaunības trauma paliks neskarta. Orestiņš taču vienmēr laida pa paralēlām sliedēm. Nu, cerams, nomierinājies. Viņš mani bildināja. Tad nu gan tu esi laimīga, ka beidzot dabūji vīru. Tu ko, galīgi esi nojūdzies? Bet tev, redzi, nav tā paveicies, ko? Es jau neesmu tik traka pēc vīriešiem kā tu. Tev uz vecumu atkal uznācis tas seksa trakums. Oi! Paskat, kāda nu viņa mums ir svētā jaunava. Fuj! Bet, kad Orests pamāja ar mazo pirkstiņu, tu esi klāt kā nagla. Ko? Nu, palaistuve, paliek palaistuve. Zini, kā tu uzdriešies ar kādām tiesībām? Orests smējas, jo patīk, ka sievietes viņa dēļ plēšas. Labi, pietiek muldēt, nav īstais brīdis. Vēlāk varēsiet vienotrai acis skrāpēt un matus raustīt. Jāstrādā. Paulīn, te top izrāde rokopera. Tev būs jādzied. Vispirms jāizskalo rīkle. Ielej sev arī Orests. Ar kādio sev ielej un dzeršana turpinās visu ainas laiku. Vai tad viņa arī dziedās? To es gribētu redzēt. Rakstīšu. Lai tev būtu ko izdvest. Balsi jau sen esi nodzērusi. Vini maita! Tur savu slapjo pretīgo muti! Viņām pa vidu metas Orests un Arkādio. Meitenes, mierā. A, ko viņa te lecās, ko? Parādās vienreiz pa 100 gadiem, kā nes kāda karaliene. Dzejniece atradusies, vienu dzejoli nodrukājis Ventas balsī un baigā meistariene.
Latviešiem dzejnieku milzīgs bars. Atceries, var dabūt jebkuru citu, nevis šito mauķeli. Zuzana lepni atkāpjas. Neiešu jau rokas smērēt. Bet ja jums nevajag, man arī nevajag. Atrodiet citu. Es ar šo pļēguri vispār negribu sadarboties. It kā es gribētu. Viņas tekstus es nedziedāšu. Kaut man piedāvāt pašu operas skatuvi. Tā, viss, pietiek. Jo haidī, 2 sievietes vienā istabā, tas ir pilnīgs Armagedons. Jūs man izgāzīsiet visu projektu. Man vajag izrādi, nevis jūsu stulbos kašķus. Paulīna, tev jādzied Kristīna, un tie būs Blaumaņa, nevis Zuzannas teksti. Skaidrs? Zuzana tos tikai paapstrādās, lai tu vari uzlikt mūziku. Kristīni! Jā, Kristīna. Es būšu Edgars, un mums jāsāk mēģi. Oho! Vai būs arī seksa skats lielajā barona gultā? Ticamāk, stāvlī sienā. Tā nav filma, Paulīna. Tas būs mans oriģināla darbs, pēc Blaumaņa motīviem. Vai cik žēl. Paulītei seks sakal iet garā. Orestiņ, bet tu to nopietni? Paulīna dziedās Kristīnu. Nu beidz, viņai sen vairs nav ne balss, ne... Noskata Paulīni. Atvaino, Paulīte, bet tas tavs paskats arī nav no košajiem. Arkādio metas Zuzanu un Paulīni samierināt. Nebūs tik traki. Paulīte mums ir 2. sastāvā, tikai pagaidām. Ko? Kādā 2. sastāvā? Orest, tu ko? Atkal gribi mani piečakarēt? Kādā 2. sastāvā? Orests nikns uz Arkādio. Ko tu te mēls, idiot? Tu pats teici, ka viņa tikai pagaidām. Ak, tu mēslis tāds! Atkal ko? Atkal tu gribi mani piečakarēt? Jau kuro reizi? 101 reizi esmu tev noticējusi, bet tu? Nemūžam es tev to nepiedošu! Metas virsū Orestam un krauj viņam pa ģīmi. Orests krīt, atsicas pret galdu un paliek guļam. Zuzana iekliedzas, brīdi visi skatās uz nekustīgo Orestu. Ko tu izdarīji, trakā? Nosita! Nē, es tikai gribēju, lai viņš tā nedara. Nu labi, man tagad jāiet. Meitenes, jūs jau tiksiet galā. Ātri metas prom. Skaidi, kur tu? Ko lai tagad dara? Būt vēl dzīvs? Orestiņ mīļais! Ak, tu Dievs, kas nu būs? Jāzvana Lorensam tēlam. Sveiks, Lorenz! Vai tu vari atbraukt? Jā, uz mājām. Te mums Orests nokrita. Nu jā, nejauši. Gadījās. Labi, Zuzana paņem savu somu. viņš tūlīt būs klāt. Es aizeju. Nē, neaizej. Es negribu te palikt ar viņu. Neko darīt, tev jāpaliek. Jāatbild par to, ko pastrādāji. Zuzana apņēmīgi aiziet. Paulīna druģaini meklē savas mantas, atrod tās, vēl iedzer pēdējo glāzi un metas prom. Epilogs.
Oresta istaba gandrīz pilnīgi tukša. Kaut kur kaktos mētājas kaut kādi priekšmeti, bet nav ne mēbeļu, tikai pusremontētās sienas. Orests sēž ratiņkrēslā, tīrs un saķemmēts. Istabā iekšā un ārā staigā auce, nāk ar lupatu, spaini un slotu, lai istabu izslaucītu un izmazgātu. Orests vienaldzīgi skatās pa atvērto logu. Ienāk Lorence. Zini, tagad, kad dzīvoklis ir tukšs, tas vairs neliekas tik pretīgs. Varbūt tāpēc, ka nesmird un vispār tas ir tukšs. Šī istaba gan vēl ar vienu izskatās pabriesmīgi. Jaunajam saimniekam jau vienalga. Viņi tik un tā te remontēs. Bet tu esi malacīte. Sabučo auci. Tomēr pārvarēji sevi un nāci man palīgā. Lorence pieiet pie Oresta, notupjas viņa priekšā. Tēt? Tēt, tu mani dzirdi? Dzirdi, es zinu. Tagad es tev pateikšu, kā būs tālāk. Labi? Vienkārši klausies. Ja negribi neko atbildēt, tas nav obligāti. Orests skatās uz viņu kā uz svešinieku. Es saprotu, tev tas ir liels pārdzīvojums, ka jāpamet šīs dzīvoklis, ka mēs to pārdevām. Bet to vajadzēja izdarīt, lai visiem būtu labāk. Aucīte gaida bērniņu. Tev būs mazbērns. Un viņai vajag normālus dzīves apstākļus. Mūsu mājā mēs jau esam iekārtojušies, tur būs labi. Un kad tu tiksi uz kājām, aizvedīšu tevi paciemoties. Sarunāts? Man liekas, tam nav jēgas. Viņš dzird, bet negrib saklausīt un saprast. Tik un tā mēs būsim tie vainīgie. Katrs cilvēks ir pelnījis zināt. Tiešām! Bet saka, jo mazāk zini, jo mierīgāk guli. Lorence Orestam. Labi. Tagad mēs brauksim uz pansionātu, tēt. Es tev jau stāstītu, kas tur būs, bet pateikšu vēlreiz. Tur būs jāstrādā, un es jau nojaušu, ka tev tas nepatiks. Un kā vēl nepatiks? Būs jāpakļaujas dakteriem un māsām. Būs jāvingro, jādzer zāles, jāpeld, jāsāk staigāt. Tā būs tā strādāšana. Tevi tur baros tā, lai spēki atgriežas, un kad viss atkal ieies sliedēs, tu varēsi pārcelties uz savu jauno dzīvokli, ko mēs tev nopirkām. Starp citu, burvīgs dzīvoklītis Pārdaugavā, pirmajā stāvā ar balkonu, skats uz mežu. Mums baigi laimējās. Jā, ļoti labs dzīvoklītis. Kad tiksi galā ar veselību, varēsi tur dzīvot cepuri kuldams. Protams, par alkoholu jāaizmirst. Citādi nepārdzīvos otru insultu. Ar šito mēs laimīgi tikām galā. Labi, ka man piezvanīja. Paspējām tevi uz slimnīcu aizvest. Bet smakoja tur tā, ka varēja būt arī līķis. Drausmīgi. Tēt, nedusmojies. Viss būs labi. Piezvanīja tā tava brūta, ar ko tu taisies precēties. Zuzanna. Viņa svēti solījās, ka brauks pie tevis uz pansionātu ciemos. Forša sieviete. Es gandrīz nožēloju, ka tu ar viņu neaprecējies. Izbeidz. Sieviete tika cauri ar veselu ādu. Nu, labi, pieņemsim. Skaties! Jēziņ, vēl kaut kāda paka. Izvelk palielu paku no kakta. Tā vien liekas, ka tie mēsli te nekad nebeigsies. Attaisa paku, izņem no tās melnu ādas mēteli. Ādas mētelis! Ak, Dievs! Pagaidi! Tas ir tēta mētelis, ar ko viņš nenormāli lepojās. Vēl nesen brīnījās, kur tas palicis.
Te nu ir tā relikvija. Ko darīsim? Vajadzētu vienkārši izmest. Nē, pagaidi. Paķer mēteli, rāda Torestam. Tēt, tas ir tavs ādas mētelis. Atceries? Tu to meklēji. Re, kur tas ir? Orests nereaģē. Pagaidi. Varbūt tu gribi to uzvilkt? Izbeidz, Lorenz. Tas knapi turas kopā. Nemaz ar ne. Normāls mētelis. Tēt, vai gribi to uzvilkt? Gribi? Auce, nāc šurp, uzvilksim viņam to mēteli. Beidz ņirgāties par vecu vīru. Es neņirgājos, itin nemaz. Viņš tiešām par to ir 100 reizes runājis, atcerējies, un re, beidzot tas ir atradies. Nu, nāc man palīgā. Ak, Dievs! Nu labi! Abi uzvelk Orestam melno ādas mēteli un atkal nosēdina krēslā. Orests nepretojas, bet arī nereaģē. Nu, forši! Nē, tiešām! Kur mans telefons? Nofotografēsim! Pameklē telefonu un fotografē. Izskatās iespaidīgi. Ritīgs komisārs. Trūks tikai šaujamā. Zvana telefons. Jā? Alo? Jā, jūs esat klāt. Labi. Būsim pēc 5 minūtēm. Pansionāta autiņš ir klāt. Tur būs ērti, tēt. Tas ir piemērots ratiņkrēslam. Es noskriešu lejā, paskatīties, kur viņi apstājušies. Lorents aizskrien. Auce tikmēr beigus tīrīt istabu, noliek spaini un lupatas. Pieiet pie Oresta un arī pietupjas viņa priekšā. Nu, vecais pretekli! Kā iet? Dabūji, ko gribēji? Nē, tu dabūji, ko esi pelnījis. Ratiņkrēslu un pansionātu. Ceru, ka pansionātā arī izlaidīsi garu un nepaspēsi sacūkot jauko dzīvokli, ko Lorents tev nopirka. Mēs to atstāsim sev un vēlāk mūsu meitiņai, ko tev sūdu vecim nav lemts nekad redzēt. Tādas lūk būs tavas nožēlojamās dzīves beigas. Auce pieceļas, pārskata istabu, tad atkal atgriežas pie Oresta, atkal notupjas viņa priekšā. Zini, man tomēr tevi žēl. Tagad tu esi vecs, slims un nespēcīgs. Kad esi saķemmēts un nomazgāts, es redzu tikai vecu vīru. Vecu un vientuļu, nevienam nevajadzīgu, nemīlamu, mēmu un kroplu. Tas ir drausmīgi. Tā beigt savu dzīvi, vai ne? Un es tev piedodu šos neciešamos savas dzīves 5 gadus, kopš dzīvoju te ar Lorenu. Tie bija drausmīgi, bet tie ir pagājuši, un es par tiem vairs nedomāšu. Atcerēšos tevi tādu kā tagad. Tīru, mierīgu, mēmu. Stāstīšu savai meitiņai, ka viņai bija vectēvs, slavens aktieris, skaistulis, kurš staigāja melnā ādas mētelī, un visi par viņu bija sajūsmā. Vai tev tas patiktu? Ceru, ka jā. Tādēļ piedod man manus grēkus, kā es tev piedodu tavējos. Orests nereaģē.
Auce pieceļas, savāc spaini un lupatas un slotu un iziet no istabas. Orests sakustās, mēģina vairākas reizes izkustināt savu ratiņkrēslu, kamēr tas beidzot izdodas. Piebrauc pie loga, ar visiem atlikušajiem spēkiem paceļas, uzveļas uz palodzes un izveļas laukā. Uz ielas atskan krītoši ķermeņa blīkšķis un cilvēku izsaucieni.